Pēc neveikliem atgadījumiem, kad Twitter aplikācijā Vine tika publicēti pornogrāfiska rakstura attēli, aplikācijas veidotāji noteikuši vecuma ierobežojumus tās lietošanai. Ja pirms tam Twitter domātā attēlu dalīšanas aplikācija Vine bija pieejama no 12 gadu vecuma, tad izmaiņas paredz, ka pašlaik aplikācija iespējams lietot sasniedzot 17 gadus. Aplikācijas Vine vēl joprojām pieejamas iOS operētāja sistēmas lietotājiem. Šobrīd, kad tik aktuāli ir hakeru uzbrukumi cilvēku profiliem internetā un sociālajos tīklos, daudziem internetu lietotājiem rodas jautājums, kā izvairīties no iespējamās profilu un e-pasta uzlaušanas, lai nenāktos sastapties ar nepatīkamiem pārsteigumiem un datu zudumiem. Tāpēc ir daži, bet ļoti svarīgi noteikumi, lai izveidotu veiksmīgu paroli. Nevajadzētu izmantot vienādas paroles visos savos profilos. Tāpat vajadzētu izvairīties arī no pieejamajiem terminiem no vārdiem. Simbolu un skaitļu aizvietošana ar burtiem nav droša, un galvenais, jo garāka parole, jo labāk. Mophie JuicePak Helium ir 1500 mAh stundu ietilpības akumulators un vāciņš vienlaicīgi iPhone 5 vientālruņiem. Akumulators nodrošina 6 stundas garas sarunas, vai arī 7 stundas var sērfot internetā ar Wi-Fi pieslēgumu. Akumulators un tajā pašā laikā vientālruņa vāciņš ir gana simpātisks un pietiekami plāns atšķirībā no citiem akumulatoru veidiem. Ērti var piekļūt mikro USB pieslēgvietai un darboties tieši tāpat, ja vāciņa nemaz nebūtu. Baterijas cena ir aptuveni $80 ASV, un šo produktu būs iespējams iegādāties pavisam drīz.